Agnes Graudols, mežs Sirdī un Makam, agromežsaimniecības Zviedrijā, viesošanās vienām no lielākām agromežsaimniecības saimniecībām. Šī pēc būtības ir specializēta graudkopības saimniecība, kur apmēram uz kādiem 200 hektāriem viņi audzē daudz dažādas graudaugu šķirnes, pamatā vēsturiskās, paši taisa miltus, pārdod to savā veikaliņā un arī, protams, pārdod lielajā tirzniecībā. Kā daļa no saimniecības, kas ir tuvāk pie mājām, kaut kur apmēram 8 hektāru platībā, sastādīts ābeles rindās starp graudaugiem, lai diversificētu ražošanu. Ābeles ir stādītas 4 metru attālumā viena no otras. Starp rindām ir 20 metru attālums, un pa vidu ir tā 16 metrīga zona, kurā iet 2 sējmašīnas braucieni, lai varētu iesēt graudus. No pābelēm katra puse ir 2 metri atstāti brīvi, kur ko nesēja, un tas ir tāda tehniskā trase, kur var veikt rindstarpu apkopšanu. Pamatā visas ābeles ir stādītas uz M111 pocām. Viņiem bija mēģinājumi uz M9, uz P9 laikam, par to izstāstīšu vēlāk, kāpēc nesanāca. Te ir problēmas ar ūdeņžurkām, kuras nograuž šaknes. M111 ir izturīgāks, jo te nav nekādas špaleres un mietiņi. Stādīts ir viss stādījums 2020. gadā, un te ir kādas 30 dažādas šķirnes. Pagājušajā gadā bija pirmā komerciālā raža, un no 1000 ābelēm ieguva precīzi 1 tonu, tādi mazi kociņi, augstu kvalitātes ābolu, ko arī pārdeva vietējā veikaliņā. Tātad te var redzēt, ka visas stādījums ir veidots pēc tāda rindu principa. Pamatā lielāk visas rindas ir virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Te pa vidu sanāk laukam vidūcī tāda ieplaka, kas ir zemākā vieta, kas kalpo arī kā pie viena tāda salmu gabata. Jo te var redzēt, tur ir augšā tanī pusē tāds kalniņš. Uz mājām ir kalniņš un te ir ieplaka. Tā kā te ir viņi arī drenēti, tad viņi nav ļoti slapji. Vienīgā neērtība ar šo ieplaku ir tā, lai veiktu pilnīgu apsēšanu, tad šitās rindas tiek braukātas kareniski, un tā kā tā ieplaka ir perpendikulāra rindām, tad tur ir jābrauc šķērseniski, un tas sanāk bišķi vairāk braukt ar traktoru. Tātad starp ābelēm arī visur tiek apstrādāts, tas ir vajadzīgs, lai ierobežot peļveidīgos grauzējus, un tur ir tāda speciāla frēze, kur arī to augsni apstrādā, vienīgā neapstrādātā daļa paliek pie kociņa. Ķimikālijas šeit nelieto, jo tā ir bioloģiskā saimniecība jau kopš 1995. gada. Te netiek lietot nekādi herbicīdi, insekticīdi vai kaut kas tam līdzīgs, un uz 200 hektāriem var ļoti mierīgi visu audzēt, un arī ābeles tiek audzētas bioloģiskā veidā. Te var redzēt, ka apstrādājot tās saknes, te kaut kur tas arī var redzēt, šitas te pocāms kaut kur ir ievainot sakni un dod sakniņas, var izmantot tālākai pavairošanai. Tie ābeļu vainagi te šobrīd ir tik tādi bišķiņi pusveidoti, bet tā pamatdoma, kad viņas veidos tā, lai viņi iet šādā veidā gar rindām, lai viņi īpaši plaši neaug uz sāniem, bet vairāk viņiem ļaut augt savā starpā, lai viņi aizaudzē. Protams, tur līdz šim brīdim nav, tā kā te bišķiņi ir izmēģinājums, nav atbildēts jautājums, kā tām ābelēm būs stabilitāte. Iespējams, tur būs jāveido arī kāda špalera. Te ir tāds piemērs, kas notiek, kad tās ābeles saknes tiek apgraustas, tas kociņš tā kā aug, tā kā neaug, un kā var pakustināt, to var redzēt, ka viss tā zeme kustās, un ka tam kokam nav tādas riktīgas saknes, jo tās saknes ir nograustas. Bet kopumā pējot pa rindām var redzēt, ka pa lielām visi koki ir daudz maz veselīgi, ziedoši, un tā ūdeņžurka problēma ir kaut kur lokāla, un ja kaut kas ir jāpazaudē, tad iespējams tā varētu būt, kad nākotnē jādomā par kādu
pocēluma izmaiņu, vai varbūt arī var palikt pie tā paša. Daudz lietas te ir tādas, ko laiks arī rādīs. Ābeles augsta te ir samērā tāda smaga, mālaina, un tas stādīšanas tehnika bija tāda, ka stādīja ar urbi, stādīja pavasarī, izurba 30 cm diametrā, kaut kur pusmetru dziļu caurumu, ielika iekšā kompostu, bedres dziļumā, lai tas koks saknes augtu uz leju, un tad pa virs izmantoja to pašu zemi un iedeva nedaudz organisko mēslojumu, tieši to pašu, ko dod graudiem. Tas ir kādi speciāli atlikumi no dažādas iesalu alus rūpniecības, kas ir kā bioloģiskais mēslojums. Ābeles arī pa laikam tiek laistītas, kad ir bezlietas periodu, tad ar to pašu cisternu, ar ko laistu bioloģisko mēslojumu, tur vienkārši iesūknē ūdeni, un tad to visu augļdārzu katru kociņu var bagātīgi aplaistīt. Viena no lielākām investīcijām saimniecībā, kad to veidoja stādījumu, bija žogs, jo te ir tomēr samērā daudz stirnas un zaķi apkārt. Tad, lai zaķi netika iekšā pa leju, vēl tam žogam pielikt tāds, laikam ir vistu siets, kā papildus sietiņš ar smalkām acīm, kur nekas netiek cauri. Un žoga augstums ir kaut kā 1,80 m, pa virsmu var uzlikt lenta, bet tāpatās pa reizēm kāda stirna pamanās pārlikt pāri. Un aputekstēšanai tiek turētas bites. Bites te var redzēt smuki lidinās no tiem putaplasta stropiem. Te tiek iegūts arī medus, kurš tiek pārdots uz vietas saimniecībā. Te var redzēt, ka tā ainava apkārt augļdārzam ir samērā atklāta. Tur ir tāda atklāta lauka ainava, un viens no tādiem nākotnes izaicinājumiem ir kādā veidā atrisināt vēju aizsargstādījumu, lai nav tik liela vēja bojājuma. Arī ēkām reizēm kaut ko nopūš. Lielākais vējš ir bijis laikam 48 m/sekundē, kas izklausās ļoti daudz, bet pie tā varbūt viņš ir bijis vēl stiprāks, jo saimnieks teica, ka nav varēts nomērīt, jo tas vēja mērītājs ir aizpūst pa gaisu. Un te ir sastādīti tie B9 pocēlumi gar žoga, jo uz lauku viņus nevar audzēt, jo tur vienkārši viņus nograuž un gāž apkārt. Te vismaz var piestutēt, un viņi kaut cik stabili stāv. Un šādi izskatās ziemaina lauks, kurš 30 gadus nav miglots ar nevienu ķīmisko auga aizsardzības līdzekli. Te nav ne iznīcināts ne zāles, jo tā ir bioloģiskā saimniecība uz 200 hektāriem. Un tad šobrīd tā tehnoloģija ir to, ka graudaugus sēja ar cameleonu sistēmu ar 25 cm attālumā stādot tās rindiņas un vieglā veidā modificējot to sējmašīnu, vai tās rindstēpes tiek arī irdinātas. Tur vēl tiek, protams, iesaistīts gudrās tehnoloģijas, tur ir tāda speciāla kamera, kas nolasa tā, lai tā mašīna brauktu precīzi starp rindām un netiktu skarta no graudiem. Šķirnes tie tiek audzēti ļoti daudz tādas vēsturiskās šķirnes, tur daudz rudzi kvieši un vēl vēsturiskie augi, kurus latvisko nosaukumus diemžēl nezinu. Un dažiem tie salmu garums mēdz būt līdz augstums līdz 2 metriem. Samērā daudz salmu netiek iegūti, viss tiek iesmalcināts un ielikts apakšā augsnē. Un pēc vienas nezāļainības tu neizskatās, ka tas būtu super traki. 20 gadus vai 30 nemiglots lauks. Vienīgā nezāle, ar ko viņi tā kā riktīgi nevar tikt galā, ir usnes, tad tās viņi izravē ārā ar rokām. Saimniecībā ir pašiem savs elevators, un kas te ir visinteresantākā daļa, kad caur šito te sijātāju tiek atšķirots arī nezāļu sēklas. Kaut kāda daļa, laikam, var redzēt šitās te mazās melnās. Un interesanti, ka tās nezāļu sēklas arī ir produkts. Viņi pa kaut kādām 6 kronām kilogramā tirgo tās nezāļu sēklas kā putnu barību.
Tas ir tas saimniecības veikaliņš. Te tiek tirgot produkti, kas tiek ražot uz vietas saimniecībā un kaut kas no apkārtnes. Tad lielāko daļu aizņem ir dažādi graudaugi, graudu produkti. Un tā tas saimnieks var pārdot vietējiem iedzīvotājiem tas, ko viņi tā kā varbūt nevarētu dabūt. Tik vienkārši ekoloģisks produkts, kas izaudzēta patās blakus. No viņa graudiem viņš tiek taisīti arī, kas ir ar viņu saimniecības zīmi, ir taisīti makaroni, sausās maizes un dažādi citi ekoprodukti. Ir kaut kur ar leduskapis, kur ir dažādi saldētie produkti. Ir medus un sulas, kas ir ražots tepatās blakus. Un interesantākais, ka šeit ir arī pašapkalpošanās sistēma. Cilvēki, lai iet veikalā, viņiem ir jāievada identifikācija, viņi tiek identificēti, un tad viņi paši var arī pēc tam apkalpoties un pa visu samaksāt. Un tāds smuks, mašs lauku veikaliņš pie palielas pilsētas var funkcionēt, un ir dažādi ienākumu bāzi zemes īpašniekam.